Čau, tu no Siguldas? Jā. Klau, cik tu maksā par īri? Bišķi dīvains jautājums, bet es par īri nemaksāju, es savu māju būvēju. Ar ko tu būvē? Protams, ka ar Volko. Šī ir mana mājas tūre, nepabeigtās mājas tūre Siguldā. Šis ir tāds master bedroomiņš man ar sieviņu, protams, ar walk-in klozetu. Šeit varēs šaus mazbiksītes noparkot ar visiem mēteļiem, visu pārējo. Ja šeit ir master bedrooms, master walk-in klozets, tad šeit jābūt durvīm ir, un šeit būs vannas zona, točiņš zona, mazmājiņa, sauc kā grib, jā. Šeit mums būs dzīvojamā zona, kur vakarā ar sieviņu varam pačilot, pasēdēt dīvānā, pastīties teļuku. Arī, kas man vienmēr bijis tāds sapnis, ir lieli logi. 2,5 metru lieli logi. Šeit būs virtuves zoniņa, no rīta skaists skats. Šeit mums jau kaut kāds caurulis liek iekšā. Būvnieki teica, lai uz viņām nekāp. Tas būs apsildāmās grīdas, jā, jo ziemās ir augsts, un jūs jau zināt, kāds tās sievietes ir. Man sieviete parasti čīks to, ka viņai pēdas salst un tā tālāk, tāpēc ir nepieciešams apsildāmās grīdas. Šeit arī padomāts par nākotni, kad būs manas atvases. Viena bērnistaba, otra bērnistaba. Ja būs vairāk bērni, tad laikam viņiem būs kaut kur ārā šķūnī jāguļ. Šeit ir mājas sirds, pats galvenais operation room. Visas siltuma un viss tīri, kas viss tie pārējie prikali arī godīgi. Es teikšu godīgi, es vispār neko no tā nesaprotu. Jā, es vienkārši pateicu, man vajag tā, un Volko par mani parūpējās un to izdarīju. Šī ir mana atsauksme.